2010. gada ziema, Jūrkrasta pastamāja. Un tu tik raksti, Eģiņ, dienu un nakti, rītu un vakaru, it kā no tā būtu atkarīga tava dzīvība. Nekas cits tevī vairs neinteresē. Īdzīgi nopukstēja vecs sirms vīrs pa durvis spraugu, ieskatīdamies blakus istabā. Pāri pusnaktī. Viņš bija uztrūcies no miega un pamanījis mazdēla istabā gaismu. Dedzina tik elektrību. Kurš par to visu maksās? Viņš no savas niecīgās pensijas? Jau tā negāja viegli, vecam vīram ar nevaldām pusaudzi. Bet ko lai dara, ja tā sakrituši kauliņi? Vai gan varēja rīkoties savādāk? Atteikties, pamest, nelikties neziņas, kā to bija darījis paša tukšpaurānais dēls Reinis un tā bezsirdīgā bezsmadzeņa svilpasta Ella, viņa sieva. Nepukšti, vecstāvu. Tas vajadzīgs skolai, sociālajā zinībā zinātniski pētnieciskais darbs, katram jāuzraksta referāts par aktuāli interesantu tēmu. Es izvēlējos pastu un pastu vēsturi, sāku pētīt, traki aizraujoši. Un man vajag arī interviju. Tu taču visu mūžu esi nostrādājis par pastnieku, vai ne? Te Jūrkrastā. Tad es intervēšu tevi. Mazdēla vārdu plūdu apstulbināts sirmgalvis kaut ko nesaprotam nomurmulēja un steigšus izkliboja no istabas. Nē, viņš negribēja nekādas intervijas. Darbs ir darbs, dzīve ir dzīve. Katram savs atmiņas. Kāpēc par to jārunā? Kāda kuram daļa gar viņa mūžu? Pāri galvā ieracies grāmatās un žurnālos, Edgars tikmēr aizrautīgi turpināja burties cauri pasta vēstures līkločiem, laiku pa laikam kaut ko ieklabinot datorā. Sensenos laikos, agrīno cilšu savstarpējā saziņa, notika tiešas saskarsmes ceļā, nododot ziņu no mutes mutē. Pieaugot cilvēku skaitam un paplašinoties apdzīvotajām teritorijām, radās attālināti saziņas veidi, dūmu strūklas un tālu dzirdamas skaņas, bungu rīboņa, dzīvnieku un putnu balsu atdarinājumi. Eģiptiešu faraoni pavēļu rēķinu un ziņojumu iznēsāšanai pirms 3000 gadiem iedibināja skrējēju dienestu. Austrumu valdniekiem bija kliedzēju ķēdes. Ik pēc noteiktā attāluma izvietoti ziņneši, kuri uzklausīja valdnieka pavēles un izkliedza tās kaimiņam. Ātri, taču dārgi un lielu kļūdu iespēja. Ziņu apritē ātrums ir noteicošais. Skrējējus nomainīja jātnieki, radās jaunas infrastruktūras, pirmie ziņnešu, zirgu maiņas punkti. Ķīnā regulārs sakardienes izveidojās 3. gadsimtā pirms mūsu ēras, taču pasta pirmsākumi ir krietni senāki, par ko liecina Konfūcija izteiciens, ka ziņas par varoņdarbiem ceļo ātrāk nekā pasts. Par mūsdienu pasta sistēmas prototipu jāpateicas imperatoriem Cēzaram un Augustam. Īsu ziņu rakstīšanai izmantoja vaska tāfelītes, vēstulēm, papirusu. Valsts zirgu pasts gādāja par oficiālajiem sūtījumiem. Pilsoņu personīgo korespondenci piegādāja vēstulnesēji vergi tabelāri, lopugāni, ceļotāji, tirgotāji, kuģinieki un pat amatnieki. Nākamo 2 gadsimtu laikā Veceiropas pasta sistēma tika globāli uzlabota, izveidoti sakaru ceļi vairāk nekā 150 000 kilometru garumā. Sūtījumus pārvadāja ar zirgu ratiem, pie trasēm izveidoja zirgu maiņas punktus, pasts kļuva par publisku maksas pakalpojumu. Agrīnijos viduslaikos Eiropā pasta piegādi nodrošināja ziņnešu dienesti, mīsnieku ģildes un ceļojošie tirgotāji. Joprojām pēti? Pēc krietna brīža vecais Gustavs atkal raizīgi ielūkojās pa durvis spraugu. Vai tad gulēt nemaz neiesi? Rīt agri jāceļas uz skolu. Atkal būsi miegains un īgns, kā nelaikā pamodināts ziemas lācis. Vēl drusciņ, vecstāv, es jau esmu ticis līdz viduslaikiem. Vai tu zini, ka tieši viduslaikos dibināta pārobežu pasta sūtījumu sistēma, bet 16. gadsimtā radās Eiropas karaļnava pasta dienesti, zirgu kurjeri un pasta karietes. Viņi diennaktī spēja pieveikt līdz 100 kilometriem. Iedomājies, mūsdienu automašīnu tādu attālu nobrauc 1 stundā. Ehe, puis, nesalīdzināmo. Tu pat iedomāties nespēji, kādi tolaik bija ceļi, pareizāk būtu teikt neceļi. Takas un divriču rises, tas arī viss. Visapkārt meži, bet mežos plēsīgi zvēri un burlaki. Dzīvam nokļūt līdz nākamajai cilvēku mītnei jau bija daudz. Ko tu viens izdarīsi pret izsalkušu vilku baru? Un ko pret bruņotu laupītāju bandu? Vecstāv, vai tad tālaika pastnieki ceļoja vienatnē bez apsardzes? Kāpēc tā? Ja reiz tas bija tik bīstam, vai nebūtu prātīgāk vismaz divatā? Vecais Gustavs labu brīdi klusēdams nolūkojās mazdēlā.
Pavisam jauniņš vēl, naivi tic visam, kas tajās grāmatās rakstīts, lai gan patiesība bieži vien ir citādāka, pat pilnīgi pretēji. Ja puika zinātu, kādā ēlē savā bērnībā dabūjis iet cauri viņa vectēvs, kur palikusi viņa ģimene un ko saviem tuvākajiem spēja nodarīt paši ģimenes locekļi. Redzi, Eģiņ, visos laikos varām un valdniekiem vienmēr vairāk rūpējusi nauda, nevis cilvēki. Vienam pasniekam jāmaksā mazāk nekā 2 un mazāk nekā pasniekam ar apsargu. Zirgam pietiek ar sienu, ūdeni un stāli, bet pasniekiem jāēd, jādzer, jāguļ, allaž jābūt mūžiem, tīriem, kārtīgiem, rūpīgi koptā formas tērpā. Tas viss taču kaut ko maksā. Vienkāršāk iedot ieroci pašaizsardzībai un ieteikt paļauties uz Dieva žēlastību. Vectēv, tu tā jokaini runā, es nesaprotu. Edgars neizpratnē pavērās Gustavā. Nekas, dēls. Es tik tāpat vien burkšķu. Labāk pastāsti, ko vēl esi atradis. Piemēram, par mūsu Latviju. Kā te viss agrāk noticis? Vai tiesa, ka mūsu pasta pirmsākumi meklējami 17. gadsimta pirmajā pusē? Vectēv, tu noteikti to zini labāk par mani. Tagad nesman cauri. Edgars mēģināja atrunāties, taču vecais Gustavs neatlaidās. Stāsti. Beidzot, gribu zināt, kā un kad tas sācies. Manā bērnībā un jaunībā nebija tādu tehnisko un izziņas iespēju, kā jums tagad. Bibliotēkas, arhīvi, internets un tas viss viena klikšķa attālumā. Cita lieta - sēdi tik, lasi un mācies. Tas noteikti ir noderīgi un interesanti. Tas pats ar e-pastiem un telefonu izziņām. Ātri, ērti un noderīgi. Tikai raugi, ko teikšu. Lai kā attīstītos tehnika un tehnoloģijas, īstu ar dzīva cilvēka roku rakstītu vēstuli nekas nespēs aizstāt. Ja tu, puisis, zinātu, ko cilvēkiem reiz nozīmēja šīs nelielās 9x15 aploksnītes, kā tās tika gaidītas, sevišķi kara un represiju laikā. Bet ne tikai. Mātes gaidīja dēlus kopās rindiņas no armijas, meitenes, puišu mīles vārdus, ģimenes cilvēki, ziņas no savējiem komandējumos, atvaļinājumos, slimnīcās, vecmāmiņas laukos, sveiciens no pilsētas, filatēlisti, markas. Vēstules ir, bija un būs. Katra vesels stāsts, jautrs, skumjš, traģisks. Tāpat kā cilvēki, kuri tās rakstīja, sūtīja, gaidīja. Viņiem pasniegts bija draugs, radinieks, psihologs, mācītājs un ārsts, jo reizēm no vienas mazas aploksnītes bija atkarīga visa turpmākā dzīve. Iedomājies vesels cilvēka mūžs. Pastāstīs vectēvu.